patiesībā tādā ļoti nozīmīgā notikumā. Kā zināms, Mežotas pils jau 3 gadus stāv tukša, un šī klasicisku pēta kļūst par tādu kā apgrūtinājumu valsts īpašumu apsaimniekotājiem. Jo vairāk kārt savas jums profesionāļi nākuši klajā risinājumu, kā vēl ir iepazīstināti šos 10 konvencijā piedalās mazās Mežotas pils īpašnieks un Pētera Vaska fonda vadītāja Regīna Neišmane. Mūzikas centrs īpašnieks Rodrigo Fomins, Runāls pils muzeja direktora mākslas zinātnieks Valdo Luse, mākslinieks zinātnieks un etudējs Runāls pils muzeja direktors Imants Lansmanis, Valsts novada priekšējais Aivars Okmanis, Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Agnes Lāce, Valsts nekustamību īpašumā loceklis Andris Vārne, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Jūris Dāmlis un bijušais valsts prezidents un šobrīd ļoti sabiedriski aktīvs valsts atbalsts. Izlēmā, kad ir jāicina arī citi cilvēki un ir jāuzsver viņu domas, un tad liels bija mūsu pārsteigums, ko pierādīja šodien, cik mēs šeit esam, kad ārkārtīgi liela bija gan Mežotas iedzīvotāju atsaucību, gan Rundāles Bauskas novada iedzīvotāju atsaucību. Man pat ierosināja ielikt šajā manu valsts balsojumu, un mēs dažās dienās savācām vairāk kā 100,000 balsu, un tas viss vēl turpinās. Un nevienam pat faktiski nebija kāda jautājuma, vai un kā. Tas, man liekas, jau ir tāds ļoti pozitīva zīme, ka mēs noteikti esam uz pareizā ceļa, bet, kad sekoja nākošais, es uzskatu ārkārtīgi veiksmīgais solis tie cilvēki, kas šeit šodien sēž pie galda, jo ir izveidota Mežotas pils iniciatīvas grupa. Es gribētu teikt, ka tādiem cilvēkiem, bez kuriem tālāk ilgīgi laikam nevarētu notikt. Tā kā paldies, ka jūs visi iesaistījāties, un paldies arī atbildīgajām institūcijām, ka jūs šodien esat šeit, un ar to vien jau jūs mums atbalstāt. Bet es gribētu vēl piebilst to, ka ilgstoši Rundāles Bauskas novads ir pierādījis labas pārvaldības piemēru. Tepat pāri upei Rundāli tikko atjaunotā Mežotas baznīca. Es domāju, ka pašvaldība tiešām iesaistās ļoti aktīvi. Protams, Lansmaņa kungs, kurš ir piemērs, domāju, visai Latvijai vairāk kā 15 gadu garumā, kā vajag pārvaldīt muzeju. Tagad ir ļoti jauni sekotāji, kas ir gatavi uzņemties tālāk visu šo te rūpi, Rundāles pils un mēs visi iedzīvotāji, kas gribam, ticam, ka valsts ir spējīga pieņemt racionālus lēmumus un galīgi politiku, lai saprastu, kā kārtīgi nozīmīgi ir Mežotas pils izglītībai, turismam un pēdējā pēdējā turismas un lokalizētāju nomaksā. Paldies! Labdien! Un gribu pateikties visiem, kas šodien ieradušies šeit dzirdēt jaunumus par Mežotas pili. Ar Regīnu mēs esam pazīstami jau daudz gadus, bet pavisam nesen kļuvām arī kaimiņu Mežotnē, mazā Mežotas pils, kur apsaimnieko Regīna ar Andriju. Un 3 kilometru attālumā atrodās topošais mūzikas un mākslas centrs Ceplis. Un, protams, šo pavasaru satiekoties jau pēc pirmajām novadītajām ekskursijām Ceplī, mēs ar Regīnu apsvērām visus jaunumus, kas ir saistīti ar apkārtni. Vairāk pārstāvību potenciāls kļūst ar vēl vienu nozīmīgu turismu tirdzniecības objektu, Stoļajā valsts novada muzeja zelta lokā. Un tā galvenās uzdevums Mežotas pilī ir redzams parka sakopšanu, arhitektūras, kultūras vēsturiskās vērtības un mākslinieckā izpildīt līmeni atbilstošā stāvokļa, pils interjeru iekārtošanu ar tās vēsturiskajai situācijai atbilstošiem priekšmetiem un kompleksa plānveidību un pilnvērtīgu iekļaušanu Latvijas turismu tīklā. Pils uzturēšanai un atjaunošanai un tādai lēnai un pacietīgai atjaunošanai un atsākt darbinieku algām garākā valsts budžeta līdzekļiem būtu nepieciešama 300,000 eiro. Un tas ir, lai sāktu pakāpenes pils muzealizācijas procesā. Kāpēc šāds risinājums, manuprāt, ir visaptverošais? Pirmkārt, muzeja administratīvā
operatīvās un saimnieciskās pārvaldības funkcijas nedublēsies, jo mēs varēsim izmantot jau esošos resursus. Otrkārt, Rundāles pils muzejam jau ir ilgstoša pieredze un zināšanas pils kompleksa apsaimniekošanā, uzturēšanā un publiskās pieejamības nodrošināšanā. Treškārt, mūsu kolekcijā jau tagad ir nozīmīgi mākslas darbi un interjeri objekti, kas ir nākuši no Mežogas pils un varēs kalpot kā pamats ekspozīcijai. Ceturtkārt, nākotnē redzam arī potenciālu pilī esošo viesmīlības nozares resursu izmantošanai. Vai nu piesaistot apakšu uzņēmējus, vai izvērtējot iespējas piedalīties rezidenču programmās, vai arī citā juridiskajā statusā esot pārvaldīt šo sabiedrību paši. Pārņemot Mežogas pili kā Rundāles pils filiāli, mēs nesolam pilnībā restaurēt un pilnvērtīgi izveidot muzeju vienu gadu laikā. Tāpat arī nesolam visus valsts nekustamo īpašumu uzskaitīto remontu un būvniecības ietvaru īstenošanu nepilnu 3 gadu laikā, kā tas ir noteikti nomas tiesību izsolē. Mēs apņemamies iespējami drīz atvērt pili apskatē un pastāvīgi un neatlaidīgi strādāt, lai īstenotu izvirzītos mērķus, proti izveidot muzeja ekspozīciju, sakotu parku un padarīt Mežogas pils piedāvājumu interesantu apmeklētājiem. Un šī mērķa sasniegšanai strādāsim tik ilgi, cik tas būs vajadzīgs. Paldies! Un vēl viens portrets, tas ir priekšpēdējais īpašnieks Pauls Līvens, kur gleznojas Ivans Kramskoļs. Un vēl viena vāze, ko šābūt Līvenē dāvinājis viena no viņas audzeknēm. Un vēl beigās pašas Līvenes kapu piemineklis, kas bija atradās savā laikā pie Mežogas baznīcas. Es viņu redzēju 58. gadā bez galvas. Galva atradās nejauši tīķī. Un mūsu muzejs viņu restaurēja, viņu gradēja ļoti labi. Un tagad viņš ir šādā veidā. Protams, arī, ka, ja notiek variants, par ko mēs runājam, arī šis piemineklis atgriežās. Tas ir tikai viens no aspektiem, kas rāda visu šo te. Bet pats galvenais aspekts jau ir kultūra atbildība. Tādā gadījumā, ja netiek līdz galām apzināts to, ka Mežotne ir Rundāle tikai citā stilā izveidota, ka viņi nevis viena plastisma pēle, kā parasti mēs sakam, bet viņi ir objekts numur 1, objekts ar eiropeisku vērtību. Tad tā ir valsts kultūra atbildība. Un tādā gadījumā, ja šī ēka ir pārdota, tas nozīmē, ka diemžēl Latvijas kultūra neapzinās savus pienākumus un spēj ielaist lietas, kas ir galēji bezatbildīgas un būtībā ir Latvijas kultūras mantojuma graušana. Paldies! No pašiem sākumiem man ir tas gods strādāt šajās dažādās pašvaldībās jau no 94. gada. Un vienmēr Mežotnes pils ir bijuši uzmanības lokā un galvenokārt pašvaldība uz to skatās kā turisma objektu, kā turisma stūrakmeni, Bauskas novada piļu un buižu šajā, kā Baugas kundze teica, zelta spožajā zelta lokā. Šajā laikā ir bijuši zvani, ka tieši gatari arī ziedot šai pils saglabāšanai. Kopā veidojot komandu, mēs varam panākt, ka pils tiešām spoži mirds. Aicināšu piedalīties man Rundāles pils muzeja, Bauskas novada pašvaldības, finanšu ministrijas, valsts nekustamo īpašumu pārstāvjus, lai pārunātu par šiem tālākiem scenārijiem, kā saglabāt vislabākajā veidā Mežogas pili pieejamu sabiedrībai. Un šajā reizē, protams, apsvērsim arī to variantu, ko ieskicēja Laura Lūse, par to, ka Mežogas pils varētu kļūt par Rundāles pils muzeja filiāli, iepazīsties ar laika grafiku. Noteikti Mežotnes pils iekļūst šajā objektu sarakstā, kuri, manuprāt, jāatstāj valsts īpašumā, par kuriem vajadzētu valstī rūpēties. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde vienmēr karsta diskusiju laikā, kad šo objektu ir bijusi saruna, ir iestājusies par to, lai šo objektu atstātu valsts īpašumā un lai šī vieta kalpotu kultūrai. Ja mēs apskatāmies pagātnē, tad 2006. gadā bija iecerē kultūras īpašumu pārvaldību sakārtot un kultūras īpašumiem visi
Manuprāt, tas ir labākais izcinājums šīs vietas Mežotnes pils nākotne saistīta ar Undāles pils muzeju, kā tas jau vairāk kā 50 gadus ir bijis, un līdz ar to ievienojot Undāles pils muzeju, es domāju, ka tas ir labākais scenārijs, labākais izcinājums. Un vienmēr mūs biedē finansējums, un tad, kad ir taisīt kādi aprēķini, tad vienmēr, lai kaut ko saglābtu, tiek pieminēti miljoni vai 10 miljoni un tā tālāk. Visbiežāk tādas nav, un ja kā mēs dzirdējam arī šodien, tad, lai uzsāktu šo te darbu, un tās pilī šeit, lai ir tikai 300,000 eiro gadā, tā ir maza nauda pret to lielo ieguvumu, kāds tiek iegūts Latvijai kā nacionālajai valstī. Vai mūsu īpašumā ir 190 tādu objekti, kuri tiek pienācīgi uzturēti ikdienā un kuriem iekšā lietot. Tieši tāpat mēs redzam arī par šo objektu, kad mēs esam tiešām ļoti priecīgi, ka atkal mūsu kaut kāda aktivitāte izraisījuši šo diskusiju par to, kā pilu kaut kas jāiesāk. Ļoti līdzīgā sastāvā, es neteikšu, ka visi, bet daži no klātesošiem bija arī 21. gadā, kad mēs pirmoreiz inicējām un teicām, ka par šo īpašumu kaut kas būtu jāiesāk, bet, diemžēl, mēs nekur nebijām pavirzījušies tālāk, tāpēc mēs atkal atsākām šo te iznomāšanas procedūru. Un arī gribu pieminēt to, ka mūsu pašmērķis nav pārdot šo īpašumu, nekādā veidā mūsu pašmērķis ir rast šīm te īpašumu lietotājiem. Tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, kad ir rast ideja, un mēs labprāt iesaistīsimies, atbalstīsim Undāles pils iniciatīvā kopā ar Finanšu kultūras ministriju, lai tas izdodas. Kārtībā, cienījamie klātesošie, man tiešām tiek šeit atrasties. Pirmoreiz es šeit biju, kad es biju otrās klases skolnieks, un kā šeit biju, un kā bija Undāle, varbūt daži no jums arī atcerās. Šī vienmēr ir bijusi tāda vieta, kas pievelk cilvēkus, un tad, kad viņi bija gandrīz gāzes stāvē. Tātad šeit ir kaut kas īpašs. Ko es gribu pateikt? Mums laikas ir sastājušās. Tātad mums ir Undāles pils muzejs, kas ir gatavs saimniekot šeit. Mums ir valsts pašvaldība, kas ir gatavs saimniekot šeit. Tātad mums ir arī depozīti, kas ir Undālē, kurus var pārvietot ļoti ātri. Ir priekšlikums nesolīt brīdi, bet arī to lēnām, pamatīgi, bet sākt brīdi. Ko mēs sadurāmies? Mēs sadurāmies, ka šī pils ir izgājuši šo ciklu, ka visi domāja, ka devējs ļoti labi nopelnīt. Un es domāju, ka beidzot tas zvaigžņu stāvoklis pateicis, ka nopelnīt ļoti nevarēs. Šis ir kultūras objekts. Kultūras objekti ir domāti cilvēkiem kultūras baudīšanai, labu sajūtu iegūšanai, nevis ko tā var tēmēt. Tas ir ļoti labi, ka tas arī bijis. Bet pēc tā perioda mēs šeit nesēdētu. Kur es redzu, kas tagad ir jādara? Tātad mēs esam gatavi saimniekot no pašvaldības un no muzejas, un mēs esam gatavi diskutēt no kultūras ministrijas. Vajadzētu šo formulējumu kaut kā uzlabot. Jo redziet, diskusija, tikai diskusija mums ir vajadzīga rīcība. Diskusija jābūt tik tālu, kas novērš pie konkrēta mērķa un pie konkrēta pasākuma. Tāpēc man ir prieks, ka atbilde bija ļoti strauja, kad bija dienas laikā uz atvērto vēstuli. Bet man drusku biedēja tā, ka viņi nāca par ātri. Tas nozīmē, ka mēs jums apsolīsim darba grupu, ja jūs visai nomierināsties, un tad mēs vēlām izšķipināsim kaut kur, un kaut kas jau beigās par kurs, un varbūt ar nekas nebūs. Kāpēc es tā saku? Redziet, mums vienmēr liekas, ka politiķi lēmja par mūsu pensijām, par mūsu skolām un par mūsu policiju, bet mēs nekad neatceramies to, ka politiķi lēmja arī par to. Un tad tā dzīves īstenība, ka politiķi tieši atklāti saka, ka nav kultūra kā iekšēji nepieciešamība. Par kultūru interesējas 15%, un īstenībā tas tā nav. Tas ir tikai uz vēlēšanām, ja, kad prasa, kas jūs par ko jūs balsosim, par ielām un tiltiem vai par kultūru, un tad ir mazīgi 15%. Īstenībā es paskatīties cilvēku pieprasījums pēc kultūras šobrīd ļoti liels. Jo ir šī nedrošības sajūta un cilvēku tiecināties spēku. Teātros, izstādēs, koncertos, viss ir izpārdots. Viss ir izpārdots uz šodien. Tagad, ko es gribētu teikt to darbu? Ko mēs varam darīt? Protams, darba grupa jānobrīd, jādiskutē īvi, bet
juridiski tiks panāks un kā tas finansiāli tiks panāks. Tas tikai divas lietas, jo viņi ir gatavi sākt rīt. Tad, kad jau kādā ilgākā laikā, ja šī darba nonāks pie šīm atbildēm. Un es nedomāju, ka jāstrādā ilgāk tieši kā līdz rudenim. Un arī tas ir. Ko mēs varam darīt, dārgas, ar cilvēku vienkārši? Aģitējiet par to balsojumu. Visiem pasakiet, ja nebūs spiediens, lēmumi aiztiesies. Un kaut kur mums ir kāds cits iemesls, kāpēc mums nepīd. Lūdzu, tiešām balsojiet, runājot viens ar otru. Un otrs signāls ir tas, ka šī iniciatīvas grupa, ko es ļoti gribu redzēt, būs tas sabiedriskais saksums, kas piespiedīs to darbu grupu nonākt rezultātu līdz rudeni. Tiklīdz jūs atlaidīsiet, tas viss notiks. Kāpēc es tik tā ciniski un pesimistiski runāju? Man ir pieredze. Un tur, kur jums ir šīs iniciatīvas, saimnieciskās pieejas iniciatīvas, kā mūsējas, kā pašvaldība. Es strādāju privātā fondā par brīvības piemēru izmaisošanu. Mēs to panācām 3 gados, jo mūsu sēdes nebija ilgākas par stundu. Un mēs varējām līdz lēmumus pieņemt dažreiz sazvanoties dažu minūšu laikā, mainīt. Tik līdz jūs nonākat pie valsts struktūrām, tas mehānisms ir ļoti inerts un lēts. Un tagad mums ir kaut kādā veidā jātiek tieši, ka cik gaisa laiks ir sastājušies. Lai viņš nebūtu lēts, lai viņš nebūtu inerts. Un arī pašvaldībai jānāk ir skaidru savu, mēs esam gatavi. Mēs kā izdzirdēju pat tiltis, es domāju, kas tam būtu laiks svarīgs. Būtu forši, es te atbraucu, man ar tilti tik pār uz otru pusi, vienalga, vai pārcelt, lai ir laiva, es to varētu izdarīt. Saprotiet, cilvēkiem vajag mieru, vidi, kas jau šeit ir, kas viņam uzlūko krastā. Tas visvairāk mums ir nepieciešams. Tā kā balsojam, darba grupā ir termiņš un konkrēti rezultāti. Mērķi, kurus gribam sasniegt, lai šiem cilvēkiem, kas ir parādījuši iniciatīvas runāt pilsnumdariem un pašvaldībai, atvērtos darba fronti un viņiem atver tikai strādāt. No jūsu kultūras ministrijas pārsta tikai arī nogības manījuši. Mums netraucēji, dodiet zaļo gaisu. Paldies. Tātad punkts teica zvaigznes ir saslēgšana, kad nav to pārliecības vēl zināt un saskaties šeit esam. Arī būs šeit. Tā kā es domāju, ka mums ir pamatotas cerības, ka tas notiks un neizsāks Būtībā Mežotnes pils jau ir situācijā, pateicoties tam, ko valsts, tādā skaitā arī nodokļu maksātāji līdz šim jau tie ir ieguldījuši. Viņi ir tādā situācijā, ka šo objektu var atvērt apmeklētājiem. Labi, ne rītdien, bet pēc nedēļas var atvērt. Viņi varēja turēt atvērtu visus tos 3 gadus. Bez ballītēm, jā, bet atvērtu apmeklētājiem. Tā kā, ko nozīmē uzkraut nodokļu maksātājiem? Tas viss ir bijis uzkrauts visu laiku, bez jebkādas atdeves. Tad šajā gadījumā tas ir izcinājums, kā to atdevi iegūt. Un, protams, ka jūs visi dzirdējāt Lansmaņa kunga stāstu gan iepriekš panorāmā, gan tagad par to, kāda ir šīs pils tāda kultūra vēsturiskā un arhitektoniskā un mākslinieckā nozīme. Šai teritorijai vispār kopā abos Lielupes krastos ir vienkārši brīnišķīga ainaviska vide, ārkārtīgi bagāta kultūra vēsturiska vide. Es domāju, ka Latvijā tādu vietu vienkārši nav tik daudz, lai varētu atļauties ar viņām izšķērdēties. Un vēl viena lieta, manuprāt, ir tas, ka mēs nenovērtējam tādu izglītojošo nozīmi. Ziniet, tā kā Lansmaņa kungs ļoti daudz par vēsturi stāsta, tad es arī varu izstāstīt stāstu par to, kad sāka pēc 2. pasaules kara šo te pili atjaunot. Es nezinu, kā tā avīze saucās, Cīņa droši vien. Tad tur arī bija viedoklis, priekš kā mums tagad vajag pilis, ja darba ļaudīm nav kur dzīvot. Tas ir apmēram tas pats. Atgriežamies tur, kur bija. Tad mēs nonākam pie tā paša.
Un, protams, ka cilvēkiem vienmēr pirmkārt ir svarīgas tās lietas, kas ir saistītas ar viņu dzīves vides un iespēju nodrošināšanu. Pēc tam viņi domā par kultūru, bet ir jau arī tāda lieta, ka cilvēkiem vajag izglītoties. Un diemžēl tagad, es domāju, mūsdienās tam arī privatizējot, ļoti daudzos gadījumos privatizējot, piemēram, Muižu kungu mājas, tam nepievērš vajadzīgu uzmanību. Lielākoties šos kultūrvēsturiskos objektus izmantojot, tādai vienkārši izklaidēji. Tā, lai ir forši, interesanti, jautri, bet nedomājot par to, kā tiek uzsvērtas un kā tiek saglabātas tās autentiskās vērtības. Varbūt viņas tiek formāli saglabātas, tāpēc, ka ir tāda prasība, bet viņas nekādā veidā netiek pasniegtas, netiek izskaidrotas tiem, kas tur izklaidējās. Un šis tad būtu viens no objektiem, kur tās visas iespējas ir vienkārši brīnišķīgas un galu galā, kur tad ir tas mūsu eiropeiskums. Vai tikai tādās ballītēs? Es domāju, ka nē. Ideja pati par sevi, ka Rundāls pils muzejs varētu kļūt par galveno mātes uzņēmumu, tā teikt, un pārbaudīt Mežotnes pili kā savu filiāli. Tā ir tā ideja, kas pirmo reizi tajā datumā arī tika izrunāta ar kultūras ministri un par ko kultūras ministri bija informēta. Un tagad šī ideja jau ir iegūjusi mazliet citus apmērus arī sabiedriskās iesaistes un interesētības dēļ. Un līdz ar to es ļoti ceru, ka mūsu šis priekšlikums, ka Mežotne varētu kļūt par Rundāls pils muzeja filiāli, atradīs dzirdīgas ausis nevien kultūras ministrijā, bet arī finanšu ministrijā un būs iespēja tam atrast nepieciešamo finansējumu, lai varētu uzsākt šādas Mežotnes pils saglabāšanas vīziju, saglabājot to valsts īpašumā kā īpaši vērtīgu kultūra vēsturisku objektu, kas ir līdzvērtīgs Rundāls pilī, tikai citā laikmetā. Bet vai tagad ar finanšu ministriju jau arī bijuši kaut kādas sarunas, vai viss ir vēl tikai iestrādājums? Kā jūs dzirdējāt no Lācis kundzes teiktā, tad pagaidām tas viss ir sākuma stadijā. Mums nākamajā nedēļā ceturtdienā ir pirmā apvienotā darba grupas sanāksme, kur tad arī izskatīsim visus šos priekšlikumus, kāds ir Rundāls pils muzeja redzējums par to, kā mēs varētu strādāt, aptuvenais darba plāns, kā mēs to redzētu, nepieciešamais finansējums, kāds tas būtu iezīmēts. Un tad jau tālāk var skatīties, kā tas virzīsies uz priekšu, un man šobrīd nav nejausmas. Jo Dambja kungs minēja, ka galvenais ir panākt lēmumu. Ja lēmums nebūs, tad arī nekas nebūs. Jā, tam es piekrītu, ir jāpanāk lēmums. Un tas jau tuvāko 2 mēnešu laikā. Jā, ļoti ceru, ka tā notiks, jo tas arī mums ļoti daudz palīdzēs, kā muzejam arī plānot savus darbus un stratēģiju un vispār domāt par to muzeju nākotni. Jo kamēr ir šī neziņas stāvoklis arī muzejam, protams, ka tas ir ļoti liels tāds spriedzes avots, bet mēs ļoti ceram, ka Mežotnes pils varētu kļūt par mūsu filiāli. 300 000, tas ir tas sākuma summa, tas ir tāds. Jā, matemātiskās summas ir tās, kas ļoti interesē parasti lasītājus un arī žurnālistus. Jā, 300 000, tā ir tā summa, kas būtu nepieciešama tādai mērenai un lēnai pils uzturēšanai un pakāpeniskajai atvēršanai sabiedrībai. Mēs saprotam, ka valstī nav tāda līdzekļa, lai ieguldītu milzīgas investīcijas un uztaisītu šeit super muzeju vienu gadu laikā. Mēs arī zinām to, kādā veidā lēnām un pacietīgi apsaimniekot šāda tipa pilis. Un balstoties uz mūsu pieredzi, mēs saprotam, ka tā būtu tā summa, kā varētu īstenot šo apsaimniekošanas programmu, pamazām iekārtojot telpas arī muzejam un atverot pili apmeklētājiem. Iespējams, pat sākumā atverot pili apmeklētājiem bez iekārtot muzeju, vienkārši, lai būtu iespēja to apskatīt.
Jo šobrīd vairāk nekā 3 gadus, jo pils ir slēgta apmeklētājiem arī pirms tam, tad, kad tā bija iznomāta apakšīrniekam, tā nebija īsti publiski pieejama, jo vienmēr bija aizslēgta, un tā interese par šo vietu ir, bet sajūta, ka tā ir slēgta no visiem turisma maršrutiem vai Latvijas apceļošanas maršrutiem, tā jau 5 gadu laikā ir izveidojusies diezgan pastāvīgi. Mūsu mērķis būtu to izjaukt, atdzīvināt un parādīt, ka Mežotnes pili ir iespējams apskatīt arī pat tad, ja šeit vēl nav noformēts interjeru muzejs vai dzīves muzejs ar visām mēbelēm un priekšmetiem, kas šeit būtu nepieciešama un ko šeit varētu iekārtot. Tajos 300 000 jau iekļauti arī strādājošie, cik darbinieku varētu būt muzejā? Potenciāli mēs raugāmies uz to, ka tās varētu būt 2 līdz 3 darba vietas, ko nodarbināt tieši šeit Mežotnes pils kompleksā, bet tas vēl nav izrunāts un izdiskutēts, bet atalgojums šīm darba vietām ir iekļauts tajā minētajā summā. Iespējamā biļešu maksa arī jau? Par iespējamā biļešu maksu, ka es jums neko nevarēšu pateikt. Mums tās biļešu maksas saskaņošanas process ir ļoti garš. Caur ministru kabineti, ko teica ministri, ka to vajadzētu izskaust, ka tas nesot normāli. Kā ar viesmīlības un izmitināšanas daļu, tas arī vēl ir? Tas viss ir saruna procesā, būs jāizrunā ar šajā priekšlikumā, kas tiks apspriesti kultūras ministrijā. Bet jūs minējāt, ka varētu arī paši, kāda tā forma? Šobrīd mēs esam valsts iestāde, un valsts iestādes ar privātu uzņēmēju darbību nodarboties īsti nevar, bet muzejam pastāv tāda iespēja kļūt arī par atvasinātu publisku personu, un mēs jau ilgstoši esam apgalvojuši, ka mēs to vēlamies un skatāmies, kurā brīdī to būtu vispiemērotāk īstenot, un tad, ja mēs kļūsim par atvasinātu publisku personu, tad arī šo viesmīlības un restorānu daļu varēsim uzņemties arī īstenot atbilstoši tiem mērķiem un vīzijām, kā mēs to redzētu. Jo es sapratu no ministres kundzes, ka Latvijā nav vēl tāds. Jā, šobrīd nav. Mēs būtu viens no pilotu projektiem. Bet kā tas izpaužās tieši tā publiski atvasinātā persona? Tā ir cita juridiskā forma. Un tad ir iespēja arī nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tad ir iespēja veidot savu neatkarīgu krāju kontu, kas nav saistīts ar valsts kasi un valsts budžetu un budžeta aprites ciklu. Ir iespējams veidot uzkrājumus investīcijām, lielākām investīcijām nākotnē, ir iespējams plānot savādāk savu rīcību. Ir iespēja brīvāk operēt ar darbiniekiem, kas mums ir nepieciešami, lai nodrošinātu visas muzeja funkcijas. Ir iespēja pašiem, saskaņojot ar kultūras ministriju, noteikt cenrādi daudz vieglākā formā. Tur ir daudz visādi plusi šādai rīcībai, bet tas arī ir modelis, kas ir likumiskā ietverā atrunāts, ka tāda juridiskā forma muzejā šobrīd ir iespējama, bet saturiskajā būtībā tas atrunājums vēl ir krietni jāpiestrādā pie tā, lai mēs varētu to sabalansēt. Jo viena no lietām, kas paliek nemainīgi, ir tā, ka muzeja krājums ir valsts īpašumā, un tas pieder valstī, mēs viņu vienkārši pārvaldam. Atvasinātas publiskas personas drīkst savā īpašumā iegūt arī mantu. Mēs varētu arī uzņemties īpašumā pašu ēku pārvaldību, iegūt to savā īpašumā un apsaimniekot jau kā īpašnieki. Tur ir ļoti daudz iespējas, bet, kā es teicu, tā juridiskā forma ir uzlikt uz papīra, ka tas ir iespējams, bet līdz galam atrunāts, kādā veidā tas tieši muzeja nozarē varētu strādāt, tas vēl nav. Un es ceru, ka šis process pavirzīs arī to atvasinātas publiskas personas status jautājumu procesu.